Sveiki! Sanāca tā, ka es aizmirsu piespiest podziņu ierakstīt, un līdz ar to es tagad ierakstīšu visu no jauna. Man ļoti žēl, ka jūs nevarēsiet tā kā dzirdēt meiteņu jautājumus, bet gribās tomēr jums arī šo informāciju nodot, jo, cik es sapratu no meitenēm, ka bija tiešām vērtīgi un noderīgi. Tāpēc, jā, tagad es padalīšos arī ar ekrānu un iziešu prezentācijai cauri. Tā kā tā. Tātad šodienas webinārs ir par kūku un desertu dekorēšanas veidiem. Jā? Kādi vispār ir dekorēšanas veidi? Un, jā. Mani sauc Jūlija Lāce, esmu Saldās paradīzes dibinātāja. 6 gadus gatavoju pēc pasūtījuma kūkus un makaronus, un jau esmu vairāku apmācību kursu autore. Es dalos ar savu pieredzi arī klātienes meistarklasēs un nepārtraukti pilnveidoju arī savas zināšanas, un pēc sava bērna kopšanas atvaļinājuma pieņēmu svarīgu lēmumu, kad neatgriezīšos prestīžā darbā, kas bija direktoras amats slavenajā golfa laukumā. Un es noticēju savam sapnim cept desertus un izpausties radoši. Tā kā tā. Un runājot par saldo paradīzi, kuru es esmu dibinājusi, tad viņa iedalās tā kā divās daļās. Ir tā kā pirmā lieta meistarklases klātienē, kuras es vadu neviena pati, bet tad viņas notiek Eksporta ielā 3, FF Studio no 11 līdz 3. Tās ir svētdienas, grupas ir līdz 10 cilvēkiem, un tās ir šobrīd meistarklases bento kūku pagatavošana, makaronu pagatavošana un siera kūku pagatavošana. Kas attiecās uz online kursiem un apmācībām, tad šeit mums arī tā kā iedalās, es pat teiktu, 2 daļās, jo ir akadēmija un ir arī online kursu un apmācības. Tātad var mācīties, kas ir forši, ka var mācīties sev ērtā laikā. Visas apmācības ir ierakstos, ir soli pa solim aprakstītas receptes, instrukcijas. Mums ir tātad, kādas ir online apmācības, tās ir bento kūkas, makarūni, musa kūkas, tartes, biskvīti, lambert kūkas, pavlovas ekleri, vecrīgas šū profiteroļi, un ir arī tāds mairažošanas starts. Ja? Bet par šo es pastāstīšu drusciņ zemāk. Šis webinārs ir tev, ja katru reizi, kad dekorē kūku, iestājās panika. Vai arī tu nezini, ar ko sākt, ar ogām, krēmiem, uzgaļiem vai ziediem. Tu neesi profesionāli, bet gribi radīt skaistu rezultātu. Bieži salīdzini savus desertus ar Pinterest bildēm, bet jūti vilšanos. Tev nav daudz rīku, bet ir vēlme, un gribi pārsteigt savus mīļos ne tikai ar garšu, bet arī ar izskatu. Kas attiecās uz tevi, Madara, no visu šitā? Okay. Kāpēc dekori ir svarīgi? Dekors ir pirmais, ar ko redz cilvēks. Tātad kūka ir, tātad dekors ir, tātad kāpēc dekori ir svarīgi? Dekors ir pirmais, ko redz cilvēks, tā ir kūkas seja, jo labs dekors rada pozitīvu pirmo iespaidu, pastiprina garšas gaidīšanu. Tas ir tā, ka tad, kad mēs redzam kaut ko tiešām skaistu un foršu, tad mēs tā kā jau tāda sajūta, ka tas deserts jau ir daudz garšīgāks, vai ne? Un jā, tā kā pastiprina garšu un padara kūku arī svinīgu un ļauj konditoram izteikt savu radošumu un personību. Mūsdienu modas tendences dekorēšanām. Tātad mūsdienu modas tendences ir tādas, ka dabiskums, tās ir īstas ogas, ziedi, dabīgas krāsas. Minimalisms, mazāk ir vairāk,
tāda pieeja, ja? Elegantas faktūras, kas ir spoguļglazūras vai kādi metāliskie akcenti, un kontrastainība, spilgti akcenti uz neitrāla fona. Ja? Es šo prezentāciju gribētu pastāstīt no vieglākā uz tādu kā sarežģītāko. Ja? Un pats tāds vieglākais tie būtu dabīgie dekori, kas ir ogas un augļi. Parasti izmanto kūku dekorēšanai zemenes, avenes, mellenes, ķiršus, kivī, apelsīnu šķēlītes, vīnogas, ja? Ir arī, protams, kad žāvēti augļi vai arī glazēti, lai padarītu tos augļus tādus kā spīdīgākus, ja? Un šeit es arī pastāstīju meitenēm par to, ka tad, kad mēs ogas liekam uz kūkas, mēs no sākuma viņas apstrādājam. Mēs viņas nomazgājam un nosusinam dvielītī, ja, papīra dvielī. Vai noliekam maliņā, lai viņus tā kā ļoti labi izžūst, un tikai tad mēs varam viņas likt uz kūkas. Ogām ir tendence, ka viņas tā kā drusciņ tādu sulojās, ja, pēc kaut kāda laika, un tāpēc viņas būtu labāk, protams, arī apstrādāt vai likt tieši pirms atdošanas. Tādas, tas attiecās vairāk uz avenēm vai zemenēm, ja, un zemenes, ja viņas būs sagrieztas, tad viņas ātrāk tā kā to izdalīs sulu, ja. Un, jā, tāpēc odziņas labāk, ja mēs taisam ar odziņām, tad mēs nodekorējam pirms atdošanas, ja. Un atceramies kombinēt krāsas, un vēl ir tāds moments, kad, ja mēs pieliekam piparmētras lapiņu, tad mums tā kūka izskatās svaigāka. Nu, tā kā dod tādu svaigumā noti, ja? Tā. Jā, un tad visvienkāršākais mums ir augļi un ogas, jā, un šeit es gribētu arī parādīt tādas vairākus variantus, kā var dekorēt ogas. Pirmais variants ir tad, kad mēs izvietojam odziņas kā mēnestiņš. Jā, tas ir gan pirmais, gan pēdējais, kas mums ir tā kā sastais variants, jā. Un viens ir tad, kad mēs arī tādas kā lāsta, kas no šokolādes izveidojam. Un ir arī, mēs varam tieši tāpatās izveidot tad, kad mēs liekam odziņas vainadziņā, un arī tad mēs varam izveidot no šokolādes tādas kā lāstakas, jā. Un tas ir tā kā viens variants, ka mēs mēnestiņā, otrs variants mēs izveidojam odziņas tādā kā vainadziņā. Vēl viens variants tur, kur ir reku 33, tad ir tāds tā kā simetriska, tā kā simetrija uz kūkas jābūt, jā, un pieņemsim, ka mēs izveidojam viena puse ir kā lielākā, tad sadalam 3 daļās to aplīti, jā, tā kā šeit ir vēl viena daļa, un te ir pavisam maziņa daļa. Un tad, kad mēs dekorējam, sanāk, pieņemsim, mēs varam izveidot tādu kā diagonāli un pielikt kādu akcentu mazu trešajā daļā, jā. Vēl viena lieta, ka var likt arī odziņas pa vidu kūkai, veidojot tādu kā groziņu, ja var likt, pieņemsim, arī no izamalta tādā groziņā izveidot vai no cukura, pieņemsim, groziņu, vai arī kaut vai no šokolādes arī var izveidot tādu groziņu un tajā salikt skaisti smuki odziņas, ja? Vēl viens variants ir tāds, kad mēs varam pēdējā laikā ir ļoti tāda tendence, kad kūkas gatavo diezgan zemes, ja, kādi 7 centimetri, bet viņas ir lielas. Un tad viņas tā kā sabara ar odziņām, ja, saliek. Nu, var uzbērt, var salikt skaisti, ja, tās odziņas, ja. Un šī te ir tā kā tāds pēdējā laika trends. Tad ir rieksti. Nākošais ir rieksti. Ja, šo es arī tā kā liktu pie vienkāršajām
dekorēšanas veidiem, jo riekstus var kādus izmantot, tad grauzdētus, karamelizētus, vai viņus var arī sagriezt šķēlītēs vai sadalīt un tādā veidā tā kā uzlikt uz kūkas. Un populārākie rieksti būs valrieksti, mandeles, lazdurieksti vai pekāna rieksti. Un tad riekstus var arī tā kā uz šokolādes ļoti eleganti salikt uz kūciņas, jā, nu tā kā uz tās šokolādes līnijas pieņemsim, jā, tas ir kā variants. Protams, var arī riekstus likt kopā ar karameli, tas vairāk uz tartēm attiecās, jā, kombinācijā kopā ar kremu, pieņemsim sadalīt riekstus uz pusītēm, jā, un šādi te nodekorēt, vai arī uzlikt uz krēma puķītes arī riekstus, arī ļoti smuki izskatās. Ja? Nākošais būs krēmi, un šos te krēmus es gribētu pielikt tā kā vairāk pie tādas vidējās pakāpes, un šeit tātad ir tāds sviesta krems, un viņa priekšrocības ir tādas, ka viņš ir ļoti stabils istabas temperatūrā, ideāls rozītēm vai kādiem sarežģītiem rakstiem, it īpaši bento kūkām, ja, un labi tur formu, un, protams, var arī viņu krāsot dažādās krāsās, un izmantot tad rozītes, kaut kādus robežas uzzīmēt vai izveidot kādu krāsaino akcentu. Tātad šeit, kur mēs redzam mūsu cupcake'us, ja, šeit šo te recepti visi dalībnieki saņem bezmaksas tā kā lietošanā. Un ko es gribētu pastāstīt? Viena lieta, ka tie ābolu cupcake'i, viņi paši pa sevīm ir ļoti garšīgi, ja, man bērniem arī ļoti garšo. Bet otra lieta, šis šis mājas saldējuma krēms, kas ir tikai no 2 sastāvdaļām, kas ir mascarpone kopā ar iebiezināto pienu ar cukuru, viņš to garšu padara tādu tiešām kā mājas kvalitatīvs saldējums, ļoti garšīgs. Un kas ir ļoti labi, ka jūs varat ļoti labi patrenēties un tā kā ar to krēmu uztrenēt savu roku, ja? Un šeit es jums parādīju tātad dažas tehnikas, atsevišķas puķītes vai tādu to cepurīti veidot tā kā vienā rindiņā vai 2, vai taisīt tos viļņainas maliņas, ja? To jūs visu redzēsiet video un lūdzu patrenējieties, un es būšu priecīga, ja jūs arī mani ietagosiet Instagramā vai Facebookā un padalīsieties ar saviem cupcake'iem. Tā kā ābolu keksiņiem. Ja? Nākošais ir tātad uzraksti vai līnijas vai zīmējumi. Tad, kad mēs taisam uzrakstus vai zīmējam uz bento kūkām vai arī uz lielajām kūkām, tad pirmais, ko mēs darām, mēs izlīdzinam kūku, ja? Un tad mēs tajā pašā krāsā, kādā krāsā mums ir kūka, mēs no sākuma uzzīmējam to uzrakstu, pieņemsim, ja, tos vārdus happy. Mēs viņus uzrakstam no sākuma baltā krāsā, un tad pa virsu mēs rakstam melnā krāsā. Jo, ja mēs rakstīsim uzreiz melnajā krāsā, mums kāds burtiņš nesanāks, mēs gribēsim to visu noņemt nost, un mums izsmērēsies tā melnā krāsa pa visu kūku. Lai mums tas nenotiek, tad mēs uzrakstam no sākumā ar balto, un tad, kad mēs ņemsim nost, nekas nebūs redzams. Ja? Mēs drusciņu pielīdzinam un rakstam pa virsu atkal balts burts, un tad viņam pa virsu pieņemsim melns burts. Ja jums ir kūka rozā krāsā, tad mēs uzrakstu taisam rozā krāsā, un tad tikai pēc tam tur melnā vai baltā kādā citā krāsā. Ja? Tas ir, kas attiecās uz uzrakstiem, un šeit ir tāds vēl viens moments, kad mēs izmantojam konditorējas maisus, mīkstus, pieņemsim tie, kuri mums nāk no Temu vai no AliExpress ar tādiem sarkaniem burtiņiem, ļoti mīksts tāds maisiņš, ja viņš pilnīgi tāds plāniņš. Tas maisiņš būs ļoti forši tieši uzrakstiem vai zīmējumiem. Ja mēs pieņemsim, taisam ir tādi cietāki maisi, mēs nogriežam to galiņu, un tad sanāk tā, ka mēs, tad, kad mēs zīmējam, tad sanāk, kad viņš nebūs tā kā tāds aplītis, ja, nevilksies tas krems tādā kā
tāds apaļš, bet sanāks, ka viņš nav tā kā tāds spits uz vienu pusi, kas nav forši. Ja? Nu, lūk, un vēl viena lieta, kas attiecās uz bento kūkām, uz uzrakstiem, tad, kad mēs rakstam krēmu, krēmam ir jābūt istabas temperatūrā. Ja viņš mums būs tādā vēsāks, jā, tad sanāk tā, ka mums nesanāks tik skaistas uzraksts. Ja? Nākošais, ko mēs varam vēl darīt ar krēmu, mēs varam zīmēt dažādas rozītes. Pieņemsim šeit rozīte, tad paņemam mazu gabaliņu cepamā papīra, uzpraužam to uz kādas, tā kā uz kājiņas, kuru var griezt, ja jums tāda nav, tad var vienkārši to lapiņu uzlikt tā kā uz kāda, ziniet, ir tādi mazi paliknīši, var arī uz tādu paliknīšu uzlikt un tad zīmēt, ja. Protams, ārtāk, ja ir tāda kā kājiņa ar tādu aplīti, jūs viņus uzlīmē cepamā papīra lapu, griežam un zīmējam ar kremu rozīti. Ja, un tad to rozīti mēs ļoti prātīgi noņemam nost un uzliekam virsū uz kūkas un ļoti skaisti izskatās. Tā kā, jā, par šo te, par tiem keksiņiem es ļoti būšu priecīga, ja jūs mani ietagosiet un ieliksiet kādu atsauksmi, kā jums patika šis webinārs. Ja? Nākošais, jā, jo vairāk jūs trenēsieties, ja, katru reizi jums sanāks ar vien labāk un labāk. Tā kā nebaidamies trenēties, nebaidamies mainīt uzgaļus, nebaidamies tā kā trenēt roku. Ja? Un vēl viena lieta, ko es gribēju pastāstīt, tā kā neapsolat klientam identisku kūku, kādu viņš jums ir atsūtījis bildi. Nekad to nedariet, tāpēc, kad tā kā labāk censties izdarīt vēl labāk, ja, nekā klients jums atsūtīja, bet neapsoliet nekad, kad būs identiska kūka, jo identisku dabūt, tas ir neiespējamā misija, to es vienkārši varu jums no pieredzes pateikt. Ja mēs dekorējam, tas neatiecās uz, tur nezinu, kaut kādiem ogu dekoriem, ja, kur var diezgan ļoti līdzīgi, bet tas attiecās vairāk uz kaut kādām bērnu kūkām, kuras ir tā kā bērnam ir dzimšanas diena un lai tam bērnam nebūtu sāpīte, tāpēc labāk tā kā, neapsolīt to kūku, ka viņam būs identiska, ja, pateikt, ka būs līdzīga vai tāda tematika un tā. Vēl ir tas, ka tajā brīdī, kad jūs pieņemat pasūtījumu un jūs saprotat, ka jā, jums ir tādas spējas un jūs varēsiet uztaisīt tādu dekoru, kādu mastikas figūriņu. Es atkal šeit ir par kādu sarežģītu dekoru, ja? Tad pagatavojiet to dekoru paši, atsevišķi un nosūtat, pieņemat pasūtījumu un pagatavojat dekoru un nosūtat klientam, ja viņš saka, ka jā, viņu apmierina un viss ir smuki, viss ir ļoti labi, ka var likt, ja, un tad arī liekam, bet pieņemsim, ja ir kaut kāda figūriņa, tur lelle, jā, vai kas, un pieņemsim, apsolat, ka jūs uztaisīsiet un jums nesanāk, un jūs tur, nezinu, tur 5 dienas taisat un jums nekādīgi nesanāk, jā, un tad jau tas laiks ir pienācis, kad kūka ir jādod, un citam konditoram atkal arī nav tās iespējas to leli pēc tam žāvēt nedēļu, jā, tā kā, tas ir, lai jums pašiem vienkārši nebūtu nekādu problēmu. Bet es negribu jūs ar šito visu atbaidīt, bet pateikt tieši otrādā, kad esam pretīm nākoši klientam, pateikt, ka jā, es pamēģināšu uztaisīt, jā, ka es pacentīšos un kad es jums nosūtīšu, kā man sanāks, ja jums patiks, tad vienojamies par kaut kādu datumu konkrētu, jā, kad lai tam cilvēkam būtu arī saprašana, ko viņam darīt tālāk, jā, lai viņš nepaliek vispār bez kūkas, jā. Vēl viens no tādiem vidēji vienkāršajiem variantiem, ar ko var dekorēt kūku, ir šabloni un trafarēti. Tātad ar šabloni var dabūt diezgan precīzu rakstu un dizainu, kur ir arī diezgan viegli tas viss atkārtojās.
un arī var izmantot tā kā dažādus materiālus, cukuru pūderis, kakao vai krāsvielas un izveidot smuku kūku. Ja. Uz kāzām ļoti forši, kad uz balta fona balts kaut kāds skaists trafarets, ja, un nezinu, tur kaut kādas skaistas puķītes, un tas ļoti skaisti izskatās. Ja. Nu, lūk, tā. Spoguļu glazūra. Kas tas tāds ir? Spoguļu glazūra. Viņa dod tādu efektu, luksusa, profesionālu izskatu. Viņa ir tāda ideāli gluda un spīdīga un pilnīgi var redzēt savu atspulgu, tāpēc jau viņa arī saucās kā spoguļglazūra. Šeit, strādājot ar spoguļglazūru, atceramies, ka spoguļglazūras temperatūra ir 34, 36 grādi, tad, kad mēs ar viņu darbojamies. Desertam, kuru mēs apliesim ar glazūru, ir jābūt sasaldētai, un tad ideāli gludē, lai mums sanāktu visas malas taisnas un skaistas. Un, jā, un rezultāts būs tiešām ļoti iespaidīgs. Musa kūkām var arī izveidot tādu leoparda efektu, kas ir, pieņemsim, kad mēs uz spoguļglazūras uzlējam neitrālo glazūru un ar spatulu vienkārši novalkam, un mums izveidojās tādi kā burbulīši, un tas tik tiešām ļoti skaisti izskatās, un tas ir kaut kas tāds, kas nu, atstāja tādu iespaidu. Ja? Un mums ir mūsu kūku kurs, ja, kurā mēs apgūstam 3 glazūru veidus, kas ir klasiskā spoguļu glazūra, šokolādes un arī neitrālā glazūra, kas ir leoparda efektam. Ja, tā kā tā. Tad nākošais ir jau šo te es pateiktu, ka viņš ir tā kā sarežģītākais, viens no sarežģītākajiem dekoriem, šokolādes dekori. Tad te būs šokolādes figūriņas, var izveidot jebkādas formas 3D, un te izmanto parasti silikona moldus un temperē šokolādi. Un šokolādes ziedi, loki, nu, tā kā no šokolādes veidot viskaut kādas, jā, tā kā lentes, vai arī pat puķītes un visu kaut ko tādu. Šeit es gribētu arī jūs uzreiz paaicināt uz nākošo webināru. Nākošais webinārs mums būs septembra beigās, un es stāstīšu par šokolādes temperēšanu, par šokolādi kā tādu, par kakao sviesta saturu šokolādē, par tumšo balto un piena, un respektīvi vispār par šokolādi, par kakao kā tādu. Tā kā šī tēma mums būs septembra beigās. Tā kā, ja ir vēlme, sekojot līdzi informācijai, drīzumā parādīsies. Ja? Jā, runājot par šokolādes ziediem, šī visi ir mani darbiņi. Tātad, jo plānākas lapiņas jūs taisīsiet, jo skaistāka tā puķīte izskatīsies, ja? Vai arī rekutās šokolādes lentes, ja? Un var arī tādus zīmodziņus taisīt, un respektīvi no šokolādes var taisīt burtiņus, visu kaut ko, ja? Šeit būs jau tādi tā kā 3D šokolādes dekori, var izveidot, pieņemsim, bumbu, var izveidot tādu pufīgu lācīti, kas ir ļoti mīlīgs un foršs bērniņiem dzimšanas dienā. Var kokosa riekstu, jā, vai puķes, vai to pašu groziņu, kuru es jums teicu, jā, sākumā, kad var izveidot vai no izomalta, vai no cukura, vai no šokolādes un salikt tur vai no makaronus, vai odziņas, vai pa lielam var sapildīt, jā, kaut kā forša. Kas ir tāda plastiskā šokolāde? Es pastāstīšu, man meitenes arī tur tā kā piedalījās
aptaujā mēs runājām, un bija par to, kas ir tātad plastiskā šokolāde. Tā ir šokolāde ar glikozu vai medu, un izveidojās tāda plastiskā masa, kas ir ļoti līdzīga mastikai, un var no viņas taisīt puķītes un veidot kā no mastikas dažādus dekorus. Ja? Viņa ir garšīgāka, manuprāt, nekā mastika, bet katram savas garšu kārpiņas jau un dabīgas krāsas un vieglāk apstrādāt. Un ir arī trūkums tāds, ka šokolāde mēs zinām, ka viņa ir dārgāka nekā pudracukurs ar olu, vai ne? Jā, un te es jautāju meitenēm, vai viņas zina, kas ir plastiskā šokolāde, un tad bērās atbildes, ka nu, lielākai daļai tomēr nav nejausmas, kas tāds ir, bet jā, tas man bija liels prieks par to, ka viņas uzzināja kaut ko jaunu un interesantu. Ja? Šādi te izskatās arī tās plastiskās šokolādes puķes uz kūkām. Ļoti skaisti var izveidot. Tas, ziniet, tas sanāk tā, ja jums bērnībā ļoti patika darboties ar plastelīnu, un jūs tagad esat izaugusi, ja, un tagad jums ir rokās plastiskā šokolāde, vai jums rokās ir mastika, un tad jūs jau varat veidot ar savām rociņām skaistus dekorus. Ja? Vēl viena lieta, ar ko var dekorēt kūkas, kas ir ēdams, tas ir rīsu papīra dekors. Un no rīsa papīra var izveidot vai nu ziedus, rozes, lilijas, vai arī tādas kā buras līnijas. Un šeit es arī meitenēm prasīju, vai viņas zina vai izmanto, un arī ļoti liela daļa nezināja par tādu rīsa papīru, kas tāds ir un ar ko tādu, ko no tāda var izveidot. Tātad no rīsa papīra var izveidot, kā mēs redzam, pa diagonāli ir tās rozā puķītes, rozā puķītes, un ir tādas buras, ja? Un šeit būs arī tā kā divas tehnikas. Viena tehnika ir tāda, ka mēs vienkārši iemērcējam ūdenī rīsa papīru, un mēs viņu pavelkam, izveidojam tā, kā mums ir nepieciešams. Un savukārt šeit, kur mums ir tā kā čirkainas tādas puķītes, ja, tad tās mēs izmantojam, pieņemsim, mēs izveidojam puķīti un kopā ar vārīto rīsu mēs vienkārši iemetam iekšā eļļā, un viņš sačirkojās un izveidojās mums ļoti skaists tās puķītes. Ja? Nākošais, kas mums ir, tad cukura un karameles dekori, un te ir tātad vairāk par to, kad var izmantot, te būs arī tā mastika, tie ir gludi pārklājumi tortēm, tās ir figūriņas un skulptūras, kā arī ziedi, rozes un lilijas. Ja? Un šeit es gribētu pastāstīt par šo te cukura bildi. Ir tāda firma afo.lv, un viņi taisa, pie viņiem var pasūtīt jebkādas bildes, viņi jums izdrukās, un reku šeit, kur mums ir tie puķu ģimenīte, tad te es vienkārši pasūtīju šo te bildi, palūdzu, lai man izveido tur pēc centimetriem, kāda man ir nepieciešama, izgriezu aplīti un vienkārši te ar tiem cukura bumbiņām izrotāju to apkārt. Bet var arī izveidot krēma puķītes, ja, pieņemsim, un jau tā kūka izskatīsies drusciņ savādāk, smukāk varbūt, nu, kā kuram kāda gauma, ja. Bet šis variants, ja, kad mēs pasūtam gatavu cukura bildi, tas skaitās jau laikam tā kā pie vienkāršākajiem tiem dekoriem. Ja? Tad mums ir tā mastika, ka mēs pārklājam kūku. Mums Latvijā tas varbūt nav tik populārs, lai gan ārzemēs, Anglijā vai tur Amerikā, viņiem kūkām tas mastikas pārklājums ir ļoti populārs, un pārsvarā viņi arī izmanto tikai to, ja? Un tad tur veido vai nu uzrakstus vai kādus citus dekorus. Tad vēl ir tātad figūriņas no mastikas, te ir krokodils vai tā buba,
Jā, tad no mastikas mēs varam izveidot kādu figūriņu. Vienīgais te ir tāda nianse, kā mēs žāvējam to figūriņu. Jā, tumšā vietā, noslēgtā kastē, un pieņemsim mazie dekori, jums būs kāda 1, 2 dienas, un savukārt lielāki tādi kā krokodils vai buba, te vajadzēs aptuveni kāda nedēļa, lai mums tā figūriņa būtu izžuvusi. Ja? Tā. Runājot par izomaltu un karameli, izomalts ir arī tāds pārdodās arī Gemosā. Ja, viņš ir caurspīdīgs kā stikls, tik viegli neplīst jau, un var no viņa veidot kaut kādas stikla imitācijas, burbuļus, nezinu, tur arī tos pašus groziņus, jā, kaut kādas tādas smukas lietas. Bet šeit ir tas, kad, pieņemsim, tas izomalts vai karamela, viņi būs tādi ļoti prātīgi, ar viņiem ir jāstrādā cimdos, jo var apdedzināties, jā, tā kā tas ir tāds materiāls diezgan akurāti jābūt. Jo atceraties, kad mēs pieņemsim bērnībā, ja uz karotes vienkārši uzbērām cukuru, likām uz gāzes, ja, un tad zem augsta ūdens, un mums bija jau reku ledene gatava. Ja, tā kā ļoti līdzīgi arī šeit, ja, ka mēs viņu sakarsējam, bet viņa nepaliks brūna, bet paliks balts, tas izamalts. Ja. Bet karamela būs brūna, protams. Ja. Tā kā tā. Nākošais, kas man pašai ļoti patīk, tas ir vafeļu papīrs. Vafeļu papīrs viņu gatavo no rīsu vai kartupeļu cietas, un mūsdienās viņš tagad jau kļūst ar vien populārāks un populārāks, jo viņš tiešām izskatās ļoti skaisti, eleganti, un no viņa var pagatavot dažādas puķītes, staurentiņus, nezinu, tur ģeometriskus rakstus, kaut kādus ļoti realistiskus ziedus, orhidejas, peonijas, ja, kaut kādus tādas smukas lietas var no viņiem no tā papīra pagatavot. Šeit es jums arī parādīšu piemērus. Šādas te ļoti skaistas peonijas var. Šis būs tāds sarežģītāks dekors. Vai pieņemsim šī te puķīte, ja, kas ir pa vidu augšā, tā būs vienkāršāks variants. Šī te rozīte būs, nu, tas arī tāds sarežģīts variants. Pēdējā laikā ļoti trendā ir gan ar krēmu, gan ar vafeļu papīru, kad mēs tā kā apkārt izveidojam tādas kā līnijas uz augšu. Vai arī, kā es arī teicu, jā, iepriekš, kad ir tagad pēdējā laikā diezgan populāri un trendā, ka gatavo kūkas diezgan lielas, bet zemas, un pa virsmu apbar ogas, vai pieņemsim šis variants, jā, kad ar tādiem pusaplīšiem izveido apkārt, jā, tādu un uz augšu tā kā aug mums tās puķītes. Arī ļoti eleganti, skaisti izskatās. Vai arī uz kāzām. Man uzreiz liekas, ka tā kā okāzes vai kaut kas, vai nezinu, tur viens gadiņš vai kristības vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, ļoti skaisti. Un kas ir ļoti forši, ka var vafeļu ziedus likt gan uz musa kūkām, gan arī rekutē ir musa kūka, kas ir apūsta ar to velūru, un otra ir ar glazūru, un sanāk, kad vafeļu ziedam tas netraucē, un viss ir ļoti labi, un viņš nesamirkst, ja. Savukārt, ja mēs viņu vafeļu ziedu liekam uz tāda krēma, tad viņš var vietām kaut kur samirkt. Ja? Tad te ir jāsaprot arī tās tehnikas, kā mēs to uzliekam. Runājot par kombinēšanu, tad praktiskie piemēri, pieņemsim šokolāde, ogas, izskatīsies ļoti eleganti, jo pieņemsim tumšā ganaša bāze, svaigas zemenes vai avenes, viena kāda piparmētras lapiņā, skaidiņas un ļoti tāds maziņš zelta akcents, un tas ļoti skaisti izskatīsies. Ja? Tā kā tas ir par tādu kombinēšanu. Ļoti forši izskatās arī gan krēma rozītes, gan
pašas ogas, riekstī vai kādas arī citas puķas, tad mēs pievienojam, pieņemsim arī klāt pērlītes, ja, kas ir cukura pērlītes, ļoti skaisti izskatās, ļoti tāds, dod tādu romantisku noskaņu un ļoti skaisti izskatās, bet galvenais ir nepārslogot, ja, bet es gribēju arī šeit pie šīs bildes, man vienkārši ienāca prātā, pastāstīt par svaigām rozēm, pieņemsim, jā, svaigiem ziediem. Mēs tātad visus ziedus apstrādājam kādā veidā, ka mēs tiem ziediem ar pārtikas plēvi to kājiņu aptinam, un tad mēs iemērcējam šokolādē, temperētā, ja, un tad mums tā šokolāde, kad ir sastingusi, tikai tad mēs spraužam iekšā mūsu kūkā, ja, lai nebūtu saskarsmes tā kā ar krēmu un biskvītu, ja. Tātad galvenais noteikums dekorēšanā ir mazāk ir vairāk. Dekors, lai papildina, nevis nospiež kūku, ja, tad viņam nav jābūt pārāk daudz un pārāk tādam smagnējam. Praktiskie padomi būs tātad izvēlēties 2 vai 3 dekora elementus, tas ir maksimāli, nevajag tai kūkai pārāk daudz visu ko, krāsu harmonija, ja, tad ņemam vērā kūkas garšu, dekors nedrīkst to pārspēt, pieņemsim, ja mums ir snikere kūka, tad mēs varam dekorēt ar riekstiem, ja mums ir aveņu pildījums, tad mēs varam dekorēt, tur pieņemsim ar avenēm ļoti skaistajā ar puķītēm. Šie ieteikumi, protams, viņi neatiecās uz bērnu kūkām vai kaut kādām kāzu vai tematiskajām, ja? Un domājam vienmēr par praktiskumu, lai varētu noņemt to dekoru, ja? Kā turpināt attīstīties, tad sākam ar vienu jaunu tehniku un katru reizi tā kā uzlabojam, iemācamies un tad ejam pie nākošās tehnikas. Pieņemsim, iesākt var ar ogu dekoru, jo tas ir visvienkāršākais, un paskatāmies kādu bildi ar ogu dekoru un nekautrējamies, tā teikt, atkārtot vai nošpikot, jo no sākuma mēs kopējam, un pēc tam mums rodas mūsu rokraksts. Ja? Tad mēs no sākuma viņu tā kā skatāmies, kā ir sanācis kādam konditoram, un tad mēs tā kā cenšamies atkārtot. Ja tur ir, pieņemsim, zemenīte, avenīte, melanīte, ja, un tad mēs paskatāmies, kā viņi stāv, un mēs tieši tāpat tās cenšamies atkārtot no sākuma, ja, un tad jau pēc kaut kāda laika, tad, kad mēs jau saprotam to, kā labāk kombinēt, kā tas foršāk izskatīsies, tad jau radīsies arī kaut kāds savs rokraksts, ja. Galvenais arī tā kā apgūt visu to pakāpeniski un nav jābaidās eksperimentēt, var kombinēt tur vafeļu ziedus ar, nezinu, tur ar varbūt ar dzīvajiem ziediem vai vafeļu ziedus kopā ar kādām cukura bumbiņām vai ar mastiku vai ar kaut ko vēl, jā, tā kā visas šīs te kombinācijas var būt. Sanita, varbūt tev ir kāds jautājums. Es gribu tev pastāstīt, laikam tu nebija pirmajā daļā, tu mani dzirdi? Es nezinu, vai tu mani dzirdi, vai tu mani nedzirdi. Bija tad man pirmā daļa, kuras aizmirsu visu šo ierakstīt, un tagad es ierakstu vienkārši otru reizi. Bet ja tev ir jautājumi, tu vari man droši uzdot. Es tev atbildēšu. Labi. Ok. Tā. Tātad es gribētu pastāstīt par akadēmijas abonementu. Akadēmija mums tika izveidota tam dēļ, kad radās interese meitenēm apgūt kaut ko jaunu un varbūt nepārāk sarežģītu. Nu, tāpat mums sanāk arī sarežģīti deserti, neko darīt. Bet, jā, apgūt kaut kādas jaunas iemaņas un it īpaši, jā, ar to
nepelna, bet tomēr grib attīstīties konditorijas virzienā, un lai tas būtu kā hobijs un katru reizi kaut kas jauns un interesants, jā, tad mēs izveidojam tādu akadēmiju. Akadēmijā tad mums ir teorijas lekcija par kādu konkrētu tēmu. Ja mēs paņemsim šī mēneša tēmu, kas mums ir smilšu mīkla, tad mums ir tā, ka mums ir teorija un mums ir receptes ar video un soli pa solim instrukcijai. Meitenes gatavoja tos desertus, iesūta WhatsAppā, dalās ar savu pieredzi, kā gāja, kā izdevās, un tad arī uzdot kaut kādus jautājumus. Un mums arī ir reizi mēnesī Zoomā tikšanās, kur meitenes uzdot jautājumus par konkrētu tēmu, vai varbūt arī ne tikai par konkrētu tēmu, tad mēs izrunājam. Un šeit mums sanāk, kad ir tāda komūna, kur meitenes dalās gan ar savu pieredzi, gan mācās, un tas tāds kā tāds tusiņš. Un akadēmijas abonements, tas ir kaut kas līdzīgs, kā pieņemsim, tad, kad mēs ejam uz sporta zāli, bet tur mēs domājam par mūsu ķermeni, bet šeit mēs domājam par mūsu iemaņām, ka mēs mācāmies kaut kādas jaunas, apgūstam tēmas un gatavojam zem tās tēmas arī kādu desertu. Šeit mums ir tātad akadēmijas abonementa kalendārs. Jūlijā mums bija plaucētā mīkla, kur mēs gatavojām šo desertu, profiteroļus, eklērus un vecrīgas. Šo desertam ir arī tāds krakelīns, kuru var likt arī gan uz vecrīgām, gan uz eklēriem un padarīt savu desertu īpašāku. Augustā mēs tagad mācāmies smilšu mīklu, ja, kur mums ir tarte un cepumi un piespiena tāds pīrāgu var nosaukt viņu, ja, tāds deserts ļoti garšīgs. Septembrī mums būs raugu mīkla, kas ir, kur mēs gatavosim speķa pīrādziņus, kur var arī likt rīsus ar olām vai kāpostus. Tad mums būs sineboni, kas ir kanēļu maizītes, un mums būs arī magoņu maizītes. Ja? Tad mēs oktobrī paņemsim medus mīklu, kur mēs gatavosim ciparkūkas, kas ir šablonu kūkas. Mēs pagatavosim arī ķiršu medus kūku. Man jau ir sagatavs, tā teikt, ja, ko es došu. Novembrī mēs paņemsim bezdraugu mīklu un decembrī piparkūku mīklu. Ja? Jā, tātad visiem, kas... Un reko, es te vēl gribēju, jā, tātad par čatu pastāstīt. Mums akadēmijā ir tāds čatiņš, un mēs šeit, meitenes un mēs meitenes, dalamies ar saviem rezultātiem, iedvesmojamies no citām meitenēm un uzdodam arī jautājumus, dalamies ar padomiem. Tad šeit arī reku gāja runa gan par krāsiņām, gan par cepeškrāsnī, par konvekciju, bezkonvekciju, par cenām, par konditorijas maisiņiem, par tā kā Santai reku te viņa padalījās, cik ļoti skaisti viņai sanāca nodekorēt kūku ar krēmu. Ja? Tā kā te mēs, šeit ir tāda komūna, meitenes nes savus desertus uz savus pagatavotos garšīgos desertus uz darbu. Viņas dalās ar kolēģiem, un viena sieviete bija aiznesusi arī savam stomatologam Pāvulovas kūciņas, kas ir riktīgi forši, jā, no viņas puses, un viņa stāstīja, ka stomatologs tur smaidīja un gardu muti tā kā ēda tās Pāvulovas kūciņas, jā. Jā, kas attiecās par šo te visi, kas piedalās vai noklausās webināru un tad
Viena dāvana ir tātad tie ābolu keksiņi ar to mājas saldējuma krēmu, kur jūs varat patrenēties, un arī mēs dodam atlaižu kodu uz 3 dienām, kas ir augusts 20, var iegādāties jebkuru no online kursiem, kas mums ir pieejami mājaslapā, izņemot abonementu. Ja? Un tad pastāstīšu arī par tiem kursiem. Sanāk, kad ir Pavlovas kurs. Pavlovas kursā ir 3 dažādi meringu veidi - itāļu, franču un šveices. Un mēs gatavojam arī 3 dažādus desertus, kas ir Pavlovas mazās kūciņas, tad mums ir Pavlovas lielā kūka un sanāk rulete. Jā, Pavlovas. Plaucētās mīklas kursā mums ir eklēri, pēc Rīgas, šūdeserts un saļie profiteroļi. Jā. Biskvīta kursā mums ir dažādi 6 biskvīti, dažādas 6 biskvīta receptes un arī Lambert kūkas recepte kopā ar visu to Lambert tā kā to dekorēšanas tehniku un vispār jūs varat pagatavot tādu kūku. Tad mums ir bento kūku kurs, kurā ir tad 2 receptes, ko jūs varat saldēt. Tas ir vairāk domāts, pieņemsim, ja tuvojās kaut kādi svētki. Tas pats 1. septembris, varbūt Ziemassvētki, varbūt Valentīna diena, ja, tad var arī bento sirsniņas izveidot. Varbūt lieldienas, varbūt līgo jāņi vai kaut kādas tādas, ja, tā kā tādas svinības nelielas, varbūt kādai mazai, nu, kādai ģimenei. Un var pagatavot, tā kā, pieņemsim, ja jums nāk ļoti daudz pasūtījumi, tad jūs varat arī tās bento kuciņas tā kā sasaldēt, ja? Un jums sanāks, ka jums tikai vajadzēs vienā dienā nodekorēt, nu, tā kā ar apdaras kremu, viņas apiet un nodekorēt un visu, un jau jums jau kuciņas ir gatavas. Un 2 receptes, kas ir sarkanais velvets un šifona biskvīts ar maskarpone kremu un ķiršu pildījumu, man šķiet, tad tie ir kurus nevar saldēt. Ja? Bet biskvītus jūs varat saldēt, bet to jūs tur lekcijā visu redzēsiet un uzzināsiet. Ja? Tad nākošais mums ir 3 kūku kurs. Tas ir vairāk domāts tiem, kam varbūt tās negribās tik ļoti iedziļināties konditorijas pasaulē, bet gribās pārsteigt savus tuvos un mīļos, un tad pagatavot, pieņemsim, kādu no šīm 3 kūkām uz vieniem svētkiem, tad 2 kūku uz 2, 3 uz 3, vienkārši iepriecināt savus tuvos un mīļos. Ja? Tālāk mums ir franču makaronu kurs. Viņš iedalās tā kā ir standarta paka un ir premium paka, un franču, ar ko viņa atšķirās ar to, kad premium pakā ir vairāki trafarēti, vairāk šitie te vairāk pildījumi, vāciņi dažādi un arī, protams, viss, kas nepieciešams pārtikas veterināriem dienestam, jā, receptūras un tas pagatavošanas process, visas tās lietas tur ir. Musa kūku kursa. Šeit mēs mācāmies tātad 5 dažādas receptes, plus viena ar video. Man visas receptes ir ar video. Viss ir ļoti sīki, smalki izstāstīts, viss ir strukturēts, viss ir tā, ka jūs, nu, tiešām viegli mācīties. Ja? Visu var mācīties arī attālināti un uzdot visus jautājumus. Un reku meitenes man arī rakstīja, ka liels prieks par to, ka ir WhatsApp chats, ka var uzdot jautājumus un vienmēr tiek saņemtas atbildes. Un par to priecājās, ka ir tā komunikācija un tas ir tāds ļoti forši. Ja? Un jā, tad mūsu kūkām ir ne tikai tās 5 receptes, bet arī ir tās 3 dažādas glazūras. Ja? Un, kas ir mājražošanas starts? Mājražošanas starts tas ir tieši par to, ja pieņemsim, tu
jau kaut kādu laiku gatavo pēc pasūtījuma, un tu jau esi nobriedusi atvērties oficiāli, bet tev pietrūkst tā kā kaut kādas varbūt zināšanas, varbūt tā kā, lai tev būtu vieglāk, lai tev būtu tāds iedrošinājums un tā, tad man ir tāds mairažošanas starts, kur mēs ar tevīm tiekamies viens pret viens, Zoomā, izrunājam visus jautājumus un kas ir arī ļoti forši, ka te ir arī tas pārtiks veterināram dienestam nepieciešamais tas tā, kā saucās, tad tāda speciāla rokas grāmata, kuru vispār var nopirkt arī atsevišķi par 150 € vai par 200. Tagad jau viņa pārdodās, man liekas, bet te viss jums ir iekļauts un ne tikai tas, bet arī kā aiziet uz banku, nevis kā aiziet, bet kas nepieciešams tur valsts ieņēmuma dienestam jāsola pa solim, ka mēs atveram kartiņu, uztaisam atsevišķu kontu, ka mēs tur tā kā tā pirmā grāmatvedība, kas ko kā, kas ir nepieciešams, respektīvi tas viss tur iekšā ir. Ja varbūt ir vēl kaut kādi jautājumi, tā kā var droši uzdot WhatsAppā, čatiņā, vai varam arī tā parunāties, ja ir kāds jautājums. Sanita, varbūt tev ir kāds jautājums? Nu, lūk, tātad, jā, paldies jums par uzmanību un, jā, tātad. Jā, šis ir, protams, mums ir ieraksts, bet iepriekšējā tur meitenes rakstīja pateicības un tā, un jūs varat arī atbildot uz e-pastu, saņemot šo ierakstu, vai pieņemsim, šis mums būs arī pieejams YouTube. Jūs varat apakšā komentāros ierakstīt, kāda tēma jums varētu interesēt vēl. Es saprotu to, ka ir ļoti interesanti uzzināt tiešām par kakao, par šokolādi, tā kā par tiem procentiem un visām šitām lietām, par temperēšanu. Tā kā par šo es stāstīšu tad nākošajā webinārā. Un liels paldies visām meitenēm, kas bija un klausījās. Un tā kā, jā. Lai jums izdodas, es būšu priecīga saņemt jūsu ābolu keksiņus ar krēma cepurītēm. Ietagojiet mani, es padalīšos ar jūsu rezultātiem arī savā lapā. Tā kā, lai jums izdodas un labi garšo un tiekamies jau nākošajā video. Labi, atā!